Labdien! Labdien! Kārtējā domas sēde ir pagājusi. Šomēnes jau atkal bija nedaudz garāka viņa, vairāk jautājumi un tādi arī diskutablāki jautājumi. Varbūt tāds, protams, kad viņi nebija tādi, kas tikko radušies. Mēs par viņiem esam diskutējuši jau ilgstošāk. Šomēnes tā ļoti aktīvi visu mēnesi, principā, bet varbūt... Vairākas ārējas tikšanās bez domes komiteju vai domes sēdes lēmumiem, bet diskusijās kaut kas jau tomēr ir izdevies, laikam, pielikt punktu dažiem jautājumiem. Kaut kur pie dažiem jautājumiem esam, jā, bet varbūt tās tā ejam no sākuma un uz beigu galu. Varbūt pašā sākumā gribās īstenībā pateikt lielu paldies visiem svētku organizatoriem, jo tikko mūsu novada svētki ir pavadīti. Cilvēku pūļi Tukumā šoreiz atkal bija ļoti daudz. Protams, tas ir arī pateicoties piekdienas rallija ietekmē, bet sestdien tiešām arī visās malās. Sestdien rallijas nebija, bet cilvēki bija. Cilvēki bija un prieks bija skatīties arī uz to, ka pat dienas laikā lietus gāzes nebija visus aizbiedējuši projām, un tiešām vakarā bija pilni gan Durbes estrāde, gan Tukuma Magija. Tiešām svētki ir izdevušies. Liels paldies visiem. Es domāju, arī Durbes parks un estrāde bija pilna ar cilvēkiem. Jā, sēdēt nebija vairāk gandrīz, kur vienīgais ir daudz cilvēku saka, ka varbūt varēja tomēr dinamiskāk būt un nedaudz īsāk, jo 3 stundas nosēdēt ir diezgan sarežģīti. Bet, principā, es domāju, pasākums bija izdevies. Bet skatoties pēc tā, cik cilvēki tomēr līdz beigām bija, tā tad bija pietiekoši interesanti, lai to visu varētu nosēdēt. Paldies tiešām visiem. Tas bija tiešām super. Jā, bet pie domas sēdes, tad kārtējo reizi mēs atkal labojām investīciju vai papildinājām investīcijas projektus, programmu, jā. Šeit diezgan daudz tādi projekti, kurus mēs arī skatījāmies. Varbūt atbalstīt, neatbalstīt, darīt šogad, daļēji darīt šogad vai pāriet viņa nākošajā gadā, jo, diemžēl, ar visām saspringtām situācijām, finanšu situācija pašvaldībā ir tāda, kāda ir, un es pat teiktu, ļoti daudzās pašvaldībās tāda viņa ir, kā ļoti brīvi ar finanšu līdzekļiem lietot un rīkoties nav iespējams. Bet tik un tā, īstenībā, Juri, mēs pietiekoši daudzus arī šos investīciju projektus šodien apstiprinājām par par kredītu ņemšanu. Ja? Tā kā, protams, visiem mums gribētos vairāk un vairāk, bet mums ir jāatcerās arī to, ka lielie projekti, kas mums ir šobrīd vēl projektēšanā, tikai nāks. Un tas man atklāt sakot baida, jo ņemot vērā, ka mūsu vajadzības ir ļoti daudz, bet tomēr prioritātēm būtu jābūt prioritātēm un 2-3 projekti, ko mēs ļoti labi zinām, kas būtu jārealizē. Ja? Tātad sporta manēžu pie 2. vidusskolas, Tukuma pilsētas kultūras nams un arī brīvības laukums faktiski. Ja? Tad ir 3 un viņi ļoti finansiāli ietilpīgi ir. Un man ir bail, ka mēs nenonākam tiešām sarkanajai līnijai, kā var nosaukt 20% par kāds mums ir kredīta portfels, jā, un kad mūsu rīcība ir, jau tad var tikt stipri ierobežot. Tādēļ arī mēs vērtējam šos projektus, kurus atbalstīt, kurus ne, un šī pieeja bija, ko mēs kopīgi tomēr novienojamies, tur, kur viņi ir mazāk ieguldīti iepriekšējos gados, tos projektus mēs atstājām, bet daži projekti, kurā ir, kā mēs sakam, ar bijuši un ir jauni projekti atkal, kā varbūt kādu projektu mēs tomēr piebraucējām. Tas ir par teritorijām. Par teritoriāli runājot, jā. Tad ir ciemos, kuros varbūt un pagastos, kuros vairāk ir kaut kas tagad šogad, bet kāds projekts varbūt tiks apturēts. Jā, bet nekas netiek izņemts ārā pavisam, tā kā jau tu teici par investīciju programmu, mēs viņus visus atstājam iekšā un nākošajā gadā skatoties atkal no iespējām, protams, mēs turpināsim šos, bet par prioritātēm, kā es arī šodien domas sēdes beigās teicu, ka tomēr mums tas saraksts būtu jāaktualizē un tādas prioritātes jāsaliek tādā secībā. Protams, tur vienmēr būs kādas izmaiņas, jo finansējumu piešķir konkrētām tēmām vai pa konkrētiem kodiem, klasifikācijām, bet lielos vilcienos tomēr mums vajadzētu nedarīt tā.
šito nē. Atnāk uz domu, pasaka, ir jau iepirkums bijis, kaut kā ne īpaši labi tas skan, jā. Tā kā tu pie tā arī tiks strādāts. Tāpatās, kā šodien arī vairāk bija par to, kad par dažādiem telpu izīrēšanām tai pašā Spartaka ielā, kur beigušies ir termiņi, arī lūdzām tomēr aktualizēt šī gada sākumā uzsākt to diskusiju par to, kādas nedzīvojamās telpas mums vispār ir pašvaldības rīcībā, un šobrīd diezgan, dažas no viņām arī stāv tukšas, varbūt, vai pustukšas, un ko tad mēs īsti, kurai iestādē, kur liekam. Ja mēs neredzot to visu lauku, mēs tagad tā, tur iedodam, bet pēc tam, ko tad daram ar to telpu, kas tur paliek, vienkārši ir jāredz viss kopums, un tad, ja mēs skaidri zinām, tas ir tur, vai tas ir šogad, vai tas pēc gadu vai diviem, bet vienalga viņš ir plānveidīgi, gan izīrējot plānveidīgi, gan apgūstot viņus tālāk ar kapitāla ieguldījumiem, vispārējās lietas. Tā kā tā ir tā lieta, ko mēs arī 7 reizes esam lūguši, aktualizējam tālāk. Tāpatās kā arī attiecīgi par dzīvokļu īres lietām, ir arī cilvēki, kur strādā komisijās, un ir mūsu cilvēki, kas strādā komisijā par dzīvokļu atsavināšanu vai pārdošanu, kuram tur mēs saprotam to vārdu, par kādu cenu tad viņi pārdot, vai tas ir par lietošanas cenu, kur cilvēks īrnieks jau dzīvojas ir entos gadus, vai par tirgus cenu, tātad, kur mēs līdz šim esam pielietojuši, kad ir tukšs dzīvoklis, vai trešais ceļš ir varbūt jāpaukstina īres maksa, lai viņi tuvinātos tirgus vērtībām. Tad arī tas tika lūgts un apsolīts, ka mēneša laikā tomēr mēs nonāksim pie kaut kādas skaidrības. Lai pārējie arī saprastu, principā šobrīd mēs tirgojam šos dzīvokļus, kas ir apgrūtināti ar ilgtermiņa īrniekiem par nosacīto cenu, ņemot vērā pie vērtējuma, kad viņš ir apgrūtināts ar īres līgumu. Tad ir tā vēlme šobrīd, un jau pirmie uzdevumi, cik es sapratu, doti vērtētājiem nākošos dzīvokļus, kur ir tiešām arī ar šiem ilgtermiņa īrniekiem, vērtēt par tirgus cenu, nevērtējot šo apgrūtinājumu. Mūsu ieskatā tas tomēr īsti pareizi nebūtu. Protams, tās ir pašvaldībai lielākas iespējas tikt pie lielāka finansējuma ikā no šī dzīvokļa, bet tai pašā laikā, ja cilvēks tur ir dzīvojis 30 gadus un pats šo dzīvokli izremontējis, viņš jau šo vērtību ir pacēlis. Tad tas sanāk tā, ka nebūtu tu darījis, dabūtu lētāk. Bet ir otrais variants. Paceļot šo cenu līdz tirgus vērtībai, varbūt šis cilvēks pasaka, nē, es turpinu īrēt un viņu privatizēšu. Un atkal šī nauda tik un tā neapnāk. Tagad tā ir diskusija, kas, domāju, būs svarīga. Bet to mēs vēl turpināsim un izdiskutēsim. Svarīgs jautājums droši vien par naudu turpinot, tomēr ir mūsu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algas. Lai visi saprastu, tad skolotāji, pedagogi saņem valsts mērķdotācijas finansējumu, bet pirmsskolās šiem pirmsskolu pedagogiem maksājam mēs no pašvaldības budžeta. Un pagājušajā gadā mums bija ļoti, ļoti lielas diskusijas par to, kad mazināt vai nemazināt slodzes daļu. Nolēmām, ka tomēr nē. Atstājam slodzi, un šogad stājās spēkā tiesas spriedums. Augstākās tiesas spriedums, satversmes tiesas spriedums par to, ka pašvaldības finansētie pedagogi ir tādi paši pedagogi kā valsts finansētie, un atalgojums nevar atšķirties. Un bija diezgan būtisks pieaugums, tātad, ko mēs arī nolēmām, bet ļoti tā jocīgi iznāk, ka no 1. septembra bija variants pat par to, ka samazināt algas līdz 1. janvārim, un tad atkal viņas atgrieztos varbūt tajā pašā stāvoklī. Atkal būs nesamazināt algas, bet samazināt likmes. Jā, likmes, nesamazināt algas, bet samazināt likmes. Naudu vienalga šiem pedagogiem par 100-180, kā kurā vietā mazāk. Mēs tomēr, es domāju, saprāts ņēma atkal virs roku, un tas ir ļoti labi, ka diskusijās viņš ir tāds reāls un loģisks, un sasprindzināsim tomēr arī šo te budžetu nedaudz, bet šos 80,000 ir iespējams atrast, un no 1. septembra līdz 1. janvārim
algas kā bija no gada sākuma, tādas pašas arī viņas būs. Respektīvi, likumi mazināšana būs pēc jaunā gada. Jā, bet tad būs jauns pieaugums. Jā, tas no valsts atkal ir uzstādījums par pieaugumu finansējumu ziņā. Un līdz ar to alga pedagogiem mums šeit uz vietas paliks. Faktiski saglabāsies tā pašā līmenī. Jā, tur var nospēlēt par nelieliem. Katrā bērndārzā vai izglītības iestādē varbūt savādāk nedaudz, bet principā viņš paliks jā, tur arī paldies visiem kolēģiem, kas tiešām uzklausīja, ieklausījās un par to mēs panācām vienošanos un šodien arī pieņēmām šo lēmumu. Jā, tas ir tādi, varbūt ar izglītības arī tie nolikumi, skolu nolikumi tā tālāk, es domāju, tīri tehniski darba jautājumi, kas bija. Tāpatās es varbūt negribu pieskarties arī par atsevināšanas un standarta jautājumiem. Pie atsevināšanas gan viena lieta man gribās pateikt par to, ka pie kultūras nama lielā iela 3 blakus esošajās ēkās šodien mēs pieņēmām lēmumu, ka pēdējo dzīvokli arī atbrīvojam, un tur gan ir ne atsevināšana, bet maiņas kārtībā iemainām pret citu pašvaldībā esošu dzīvokli, un līdz ar to šis īpašums ir gatavs kultūras nama rekonstrukcijas projektam, un viss īpašums ir pašvaldības īpašumā. Un atkal atgriežamies pie jautājuma par lielajām prioritātēm. Ja nebūs finansējumi, būsim atbrīvojuši, projekts būs uztaisīts, nebūs finansējumi, tad viss tas darbs būs diezgan... Juri, nē, tas mums ir jāizdara. Es arī tikai par to, jā. Tur tiešām pat jau ir ieguldīts tik daudz, kad nedrīkstam atkāpties, lai gan arī bija diskusija konsultīvajā padomē tieši par to, kad man nākās piekrist, jo es vienmēr to esmu teicis, kad mēs uzsākam nākošos projektus, neesot vēl pabeiguši iepriekšējos. Ja? Šobrīd atkal bija tas pats par pilsētas parku. Jā, mēs neesam pabeiguši pilsētas parkam to 3. vai jau kādas tur tās kārtas vairs skaitās, ja? Bet, nedaudz lēkājumi, tas gan. Tur es varētu, šai kritikai es tiešām piekrītu, kad mēs ejam taisam Malkalnu, tagad projektējam Melnezaru, kas viss ir nepieciešams un vajadzīgs, bet būtu jāsakārto arī šī te parka daļa līdz galam. Un tas nav tikai parks, tur ir vēl daži projekti, kur mēs esam it kā pabīdījuši malā. Lai gan pie parka gribētos arī par investīciju projektiem, mums bija arī Atlētielas asfaltēšana. Jā, tas, es domāju, sportistiem varētu vairāk interesēt, un arī mūsu jauniešiem, kur izmanto šīs te lieciņas, kas ir uzbūvētas. Pumpa trase un BMX trase. Un futbola laukums, jā, un tātad būs asfalts šajā ielā, Atlētu ielā. Tas ir no Revolūcijas ielas līdz Pauzera ielai šis posms, jā. Tas šobrīd ir grantēts. Bet lūgums uzreiz visiem, jo lielākās bažas un lielākā cīņa bija par to, ka tur tas asfalts ir jāuzliek, un pretestība bija par ātrās braukšanas braucējiem, kas jau šobrīd tur brauc ātri. Uzlējot asfaltu, protams, tas risks palielinās. Bet, kā es arī esmu runājis vairāk kārtīgi ar domu speciālistiem, un arī šodien teicu, mēs negribam to darīt, bet mums ir iespēja arī to ielu tad slēgt. Tikai gājējiem, vai piebraukšana tikai līdz futbola laukumam, un no otra galvenē. Bet to mēs, protams, negribam, bet, protams, ka tādas iespējas ir. Tu redzēt, kā mūsu iedzīvotāji, tieši tā, tāpēc lūgums būtu, respektējam visus, jo tur tiešām mazais sargātākie, tie bērni, kas brauc uz skateparku. Arī saviem mazajiem ritentiņiem un visādām citām ir, kas... Tieši tā, un kas mācās īstenībā par turiem braukt, un tā vieta mums ir tāda vairāk vai mazāk priekš šiem. Tas ir pozitīvais arī. Vēl bija lielais jautājums, kas arī bija diskutējums vairāk mēnešu garumā, un šodien it kā daļēji punktu pielikām. Bija lēmums par māju apsaimniekošanu. Ja? Tātad jau ilgāku laiku, faktiski no 22. gada kaut kur notiek pašvaldības saraksti ar konkurences padomi, ja, par to, vai pašvaldībā pareizi ir izprasti esošie likumi, nosakot par pārvaldītāju un apsaimniekotāju privātu firmu, kas ir izdarīts ar līgumu 2011. gadā. Vienā gadījumā 10. Jauntukums 10. un Tukuma pilsētā 11. gadā bez iepirkuma procedūras.
ņemot vērā, ka šajā laikā es strādāju, es viennozīmīgi pasaku, ka atbilstoši likumam viņš bija. Labi, mēs varam runāt par niansēm kaut kādām, bet ļoti daudzas pašvaldības ir pieņēmusi precīzi tāds pašs lēmums, kurā ļoti skaidri tika pateikts, ka šis lēmums par apsaimniekošanu ir līdz laika periodam, kamēr konkrētā katra atsevišķā māja sasauks kopsapulci un pati, kā dzīvokļa īpašnieku kopums, pieņems lēmumu, kas būs mūsu apsaimniekotājs. Jā, tā tad ir konkurences padoms it kā viedoklis, jo šeit nav vēl lēmuma un uzstādījuma. Ir par to, ka būtu jāveic iepirkums par to, kas būs apsaimniekotājs, bet šeit ir strīds, jo atklāt sakot, arī mēs iestājāmies, ka šādā veidā vienkāršā formā nevar atrisināt jautājumu par dzīvojamo māju pārņemšanu pašu īpašnieku ziņā, jo nomainot apsaimniekotāju, nemainās jau nekas, un tā atbildība pašvaldībām paliek tik un tā. Pamats akcents ir jāliek uz to, ka mājas ir jāorganizē sapulcs un jāpārņem savā pārvaldījumā. Šajā gadījumā es arī biju beigās gan vienīgais, kurš balsoja pret līguma laušanas šo lēmumu projektu, jo lēmumu projekts pateica to, ka tas ir par līguma laušanu. Un kāpēc pret? Tāpēc, ka arī izlasot, paldies, kad beigās mēs tomēr tikām arī pie konkurences padomas šīm te vēstulēm un visas informācijas. Izejot tā informācijai cauri, tur ir ļoti daudz, kas aprakstīts arī par to, kādas ir mūsu, kā pašvaldības nepieciešamās darbības. Tā skaitā sasaucot šīs kopsapulces, ko šis lēmuma projekts paredz to, ka mēs to visu noliekam uz apsaimniekotāju vai pārvaldītāju pleciem. Man gan liekas, ka tas ir jādara kopā. Protams. Mums ir jāiet kopā, jāskaidro iedzīvotājiem, ka tas ir vajadzīgs. Iedzīvotājiem īstenībā diži daudz tas nemaina neko šobrīd, tikai tāpēc arī varbūt ir tā kūtrākā tā iesaiste. Bet, protams, likums nosaka to, ka ir jāpārņem šīs mājas. Un, protams, es arī saprotu domas šī brīža lēmumu, jo tas varētu veicināt, bet tas tiešām ir varbūtības formā, varētu veicināt, jo negribētos piedzīvot to situāciju, kad mēs izsludinot iepirkumu, saņemam, iepirkumā, protams, būs lētākais jāņem. Iespējams ar dempingu cenu? Iespējams. Protams, šobrīd viss ir iespējamībās, bet tajā brīdī, kad 120 vai 140 šobrīd vēl nav pārņemts 160 mājas aptuveni Tukumā, ja? Bet līdz tam laikam vēl kādu pārņems un pieņemot to, ka ienāk cits apsaimniekotājs vai pārvaldnieks un pārņems 140 mājas, un iedzīvotāji saprot, ka kaut kas te nav kārtībā un mēs šo negribam, lai tad pārņemtos atpakaļ vēl, tas būs ļoti liels kalambūrs. Tāpēc es saku, tā šoka terapija, ko ar šādu lēmumu pieņemt grib vai vienkārši netīšām tas iznāk tādā veidā. Arī mēs tāpēc visu laiku bijām par to, ka jāveic pilnīgi savādāk šis process. Ja? Arī likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, attiecīgs pāns, kas ir sen spēkā, nosaka, ka pirmā kopsapulce jāsauc pašvaldībai. Ja? Tad, kad pabeidz privatizāciju. Protams, arī es esmu vainīgs, ka varbūt nespēju to izdarīt tajos laikos, kad strādāju, bet tad man ir jautājums, kāpēc es 10 gadus nebiju. Ja, tad 8 gadus nebija domas priekšredētas. Kāpēc arī šajās 8 gados tas negāja uz priekšu? Un ne jau tikai Tukumā, bet tepat Jūrmalā, Rīgā, ja šīs problēmas ir. Tā kā viņš ir daudz dziļāk. Iedzīvotājiem droši vien, ka ir grūti saprast par to, kas viņam izmainīsies. Ja apsaimniekotājs ir kaut cik normāli strādā un viss ir kārtībā, tad viņš nejūt šo vajadzību pārņemt māju. Es jau smējos toreiz, ka Tukuma namiem jāsāk strādāt ir sliktāk, lai iedzīvotāji būtu dusmīgi, un tad viņi sāks pārņemt mājas. Bet tas ir tikai humoram, ja? Jo šāda forma ir nepieciešama veikt tā pārņemšanas forma. Bet strādāt ir jābūt kopā, un pilnīgi es tev piekrītu, tikai uzlikt uz to, ka pašvaldība būs tikai tādā atbalstītāja, bet visus darbus
izdarīs apsaimniekotājs un gaidīt, ka mājas paši to izdarīs. Es domāju, ne, pašvaldībai arī atbilstoši likumam ir jāiesaistās šajā procesā un varbūt vēl daudz aktīvāk. Jo mums jau principā šobrīd arī tā labais piemērs, kas mums ir, ja, Jaunpilī pārņemtās mājas, Engurē pārņemtās mājas un pa pagastiem vēl pārņemtās mājas. Tur arī bez pašvaldības iesaistas tas nenotika. Tur pārvaldnieki ļoti pie tā strādāja un gāja palīgā uzņēmējiem un iedzīvotājiem to visu sakārtot. Ja tad šobrīd, manuprāt, arī Tukumā tas būtu jādara tieši tādā pašā ceļā un koleģiāli kopā jāstrādā. Protams, kad mājām ir jebkurā brīdī, arī tagad visus šos 10, 15 un 20 gadus ir bijušas šīs tiesības pašiem sasaukt šīs konkurence jau netiek ierobežot. Un pieņemt citu apsaimniekotāju. Tukumā, Jauntukumā noteikti, un Tukumā arī laikam ir tādas mājas, kas skaitījām, ka ņemot vērā, ka neesot konkurence, ja? Mēs atskaitījām, kāds kopā ar pašvaldības kapitāla sabiedrību, kāds 6 gabals te pat uz vietas darbojās. Ja? Teikt, ka no 6 nav konkurences, es domāju, jocīgi. Ja? Bet, labi, konkurences padomes lēmums ir ieteikuma rakstura, un es arī saprotu tikai vienu. Strādāsim visi kopā, lai tiešām pēc gada, kad viņi prasīs informāciju konkurences padomu, ko mēs esam izdarījuši, mums nebūtu atkal tāda paša situācija, bet būtu redzama šī dinamika. Bet dinamika ir panākama tikai visiem kopā strādāt. Un ļoti lielā mērā iedzīvotāji. Jā, tas nosaukums tajā lēmuma projektā pār līguma laušanu, ja, skan drausmīgi. Bet līguma laušana notiks tikai tajā gadījumā, ja mēs kopīgi nebūsim panākuši dinamiku šo te jautājumu risināšanā, kas saistās ar dzīvo māju pārņemšanu pašu dzīvokļu īpašnieku pārvaldījumā. Tā kā lūdzu cienījamie iedzīvotāji, kuram ir kaut mazākā iniciatīvas iedvesma, ja, ejiet pie apsaimniekotāja, nāciet uz domi, nevariet vien tikt galā, nāciet, palīdzēsim un tiešām veiksim šīs kopsapulces, ķēpīgs darbs, sarežģīts darbs, atceries, mēs ar vienu cilvēku runājam, kas to bija uzņēmies lielā daudz dzīvokļu mājā, ķēpīgs un ļoti sarežģīts darbs, palīdzēsim gan deputāti, gan administrācija, un nebūs tikai ar, jā, jūs esat malači, bet tiešām reāli palīdzēt, un tikai tad būs šis rezultāts. Jā, un varbūt tās ne tikai uzņemoties iniciatīvu, bet arī, ja no pārvaldnieka puses vai no pašvaldības puses jūs tiekat uzrunāti, lūdzu, tad, iesaistieties, un, tad nevis tā, ka tas uz mani neatiecās, man labi kā ir, bet tas pārvaldīšanas process tomēr arī būtu jāpabeidz. Tas arī jums pēc tam dos iespējas kontrolēt vairāk šīs māju izdevumu sadaļu un darbus, kas tiek darīti jūsu mājās. Ja? Varbūt tiešām ir jārīko vai pašvaldībai kāds video konference vai kaut kas tam līdzīgs, ja vēl nav skaidrības. Varbūt jāuzaicina vēl kāds, kas to veiksmīgi ir izdarījis, jo ir pilsētas, kurās tas ir izdarīts veiksmīgāk, un meklē to labo pieredzi un pielieto šo labo pieredzi, lai arī Tukumā šīs mājas tiktu pārņemtas. Tas visticamāk, kad ir nepieciešama vēl šī skaidrojošā daļa, protams, mēs jau esam daudz ko darījuši. Protams, tas būtu kompleksi kopā. Jā. Tagad tas, man liekas, tāds sarežģītāks jautājums un emocionālāks jautājums, bet es ceru, ka tiešām vērsais saprāts uzvarēs un viss būs kārtībā un kopīgi mēs to lietu izdarīsim. Vēl, nezinu, man liekas, ka arī vasara tomēr savu laikam tādu akcentu liek, ka ir vairāk tehniski jautājumi, bet tādi plānošanas vai dziļāki jautājumi par budžetu. Piemēram, mēs jau sākam runāt, ka vajadzētu jau sākt skatīties aprises 2025. Gada budžetam. Ja? Es ceru, ka tas jau augusts, septembris mēs jau ķersimies šīm lietām vairāk klāt. Principā domes administrācijas darbinieki jau sāk lēnām jau šīs aprises veidot, un mēs jau arī šodien tomēr pieskārāmies tam pašam kaut vai ilgi jau runātajam Kandavas apvienības jautājumam
par kuru arī mums principā būtu jāizlemj. Arī tur emocijas it kā ir beigušās un novads ir tās, kāds viņš ir. Tieši tā, ATR likuma grozījumi tomēr arī, jāsaka, kā tu saki, saprāts ņem virsroku un tā kā netika tomēr tur grozīts, ja. Tātad arī par šo tēmu mums ir jārunā līdz budžeta veidošanas sākumam, jo, jāsaprot, neieplānosim budžetā, atkal būs laiks. Jo uz kādām administratīvajām vienībām, kā mēs tur dalām, ja, jo šobrīd, ja tas viss iet kompleksi uz Kandavas apvienību, tad sadalot savādākās vienībās, tur būs iespējas savādāk. Es domāju, šodien izpildu direktors arī tādu loģisku domu pateica, ka šīs te pagastu pārvaldes ir jābūt tuvāk iedzīvotājiem, un doma ir jārisina lielie konceptuālie jautājumi, kas ir saistīti ar attīstību, ar daudzām tādām lietām, kas skar lielāko teritoriju. Un jāiet palīgā pagastu pārvaldēm, specifiskajos jautājumos, un tā sazobe veidojas, jo mēs esam tuvāk viens otram, jo labāk tā sazobe veidojas. Tā kā šis mērķis, laikam, mums visiem tomēr būtu kopīgs, bet, skatīsimies, arī būs emocijas, arī būs droši vien sarežģītības. Vienkārši jau šie jautājumi nav, bet viņi ir jāatrisina, un to mēs arī izdarīsim, atrisināsim. Tā liekas, ka pamatā esam izrunājuši to svarīgākos. Būtu jau runājams daudz un dikti, bet tad mēs atkal ievilksimies ļoti gari, tāpēc visticamāk teiksim paldies šoreiz par uzmanību. Un, ja jums ir jautājumi, ierosinājumi, vienmēr esam atvērti, droši rakstiet, zvaniet, satieciet uz ielas, nāciet klāt un sakiet, tā nevajag darīt vai tā vajag darīt. Tā kā, līdz nākošajai reizei. Uz redzēšanos!